Sveiki, sveiki, mūsu skatītāji! Kā vienmēr gribu jums iepriecināt ar skaistiem ziediem. Dzelteni ziedi kā saulīte, kas ienes pavasarī. Kaut gan ārā ir ļoti, ļoti daudz sniega, tomēr jau marts. Tuvojas pirmais pavasara mēnesis. Cik jauki smaržo šīs narcises. Kā vienmēr gribu parādīt jums savu mīļāko porcelānu, kas ir nācis mūsu kolekcijā. Nesen bija Diānas vārda diena. Un ir Diānas arī dažādas, bet šī ir unikāla ar savu dekoru. Kādu ziedu tā atgādina? Varbūt orhideju, varbūt arī narcisi. Interesants dekors. Rokas gleznojums, Rīgas porcelāna fabrika. Vēl gribējās atgādināt par skaisto, brīnišķīgo vasaru. Atceraties, kā garšo meža zemenes? Šī terīne tik ir skaisti izgleznotas šīs zemenes, kā liekas, ka tikko salasītas pļavā. Terīnē lūk tāds zīmogs, porcelāna fajansa fabrika Rīga. Vakars 2. Tāda ir šīs servīzes sastāvs. Un bija ienācis tā, ka ļoti gribējās šīs smalkās, skaistās vāzītes. Dažām no šīm vāzītēm ir pilni komplekti, dažām tikai vāzītes. Iepazīstināšu jūs ar dekoliem. Šī, kas pirmā rozīte, ir ar pilnu komplektu. Ar šo zelta rozīti arī komplekts. Redzat vēl, kā Rīgas porcelāna emblēma arī šeit ir attēlota. Tad visiem zinām tā zilā puķīte ir vesels komplekts. Brūnais ar Rīgas skatiem, tad ar šo rozīti ir vesela servīze un ar šo zilo. Rīgas porcelāna rūpnīca. Vienmēr, kad skatos uz šiem traukiem, domāju, kāda bija izdoma. Noteikti viņiem, māksliniekiem, daudz bija vairāk radošu ideju. Bet vai tajos laikos atļāva vai neatļāva laist ražošanā? Otrais cēliens vāzītēm. Šeit jau būs arī senas vāzītes, porcelāna fajansa fabrikas Rīga, lādītes, siena vāzes. Paskatīsimies. Šī man ir no mūsu dzimtas mājām, atmiņa par mammu. 2 brīnišķīgas lādītes.
operu Ziedi kobolts. Sienas vāzītes 2, porcelāna fajansa fabrika un šī oranžā arī sienas vāzīte. Šī ir vismīļākā. Es vienmēr iedomājos, ja salasīt smalkas bukītes un ielikt šajos daļējos caurumos, kā viņa izskatīsies. Noteikti vasarā pamēģināsim. Jā, redziet, zīmogs porcelāna fajansa fabrika Rīga. Tad nāk šīs senās vāzītes. Dažām ir labi saglabājies zelts, dažām jau nav tik labi. Kuras ir jaunākas, jau Rīgas porcelāna. Tā gribējās jūs iepazīstināt, kā arī Rīgas porcelāns domāja arī, lai skaisti ieliktu ziedus. Apskatīsim vēl vienu servīzi Jūrmalā. Šo dekolu es saucu laustais zieds. Protams, varbūt viņš savādāk saucās. Rokas gleznojums. Un šai servīzē Jūrmalai formas autors ir Anatolijs Travņikovs. Servīze tika ražota tikai 4 gadus, no 1964. gada līdz 1968. gadam. Rīgas porcelāna fajansa fabrika. Un tagad laiks desertam. Šoreiz tā ir laima. Klasiski balta, tikai ar zeltu. Paskatieties brīnišķīgo dekolu. Rokas gleznojums. Formas autore ir Zina Ulste. Servīze laima tika ražota no 1954. gada līdz 1958. gadam. Un arī tikai 4 gadus. Kolekcijā ir nonākusi Tejas servīze. Zinām, ka laimām ir gan Tejas servīze, gan arī kafijas servīze. Rīgas porcelāna fabrika. Senais zīmodziņš. Un tagad visiem saku atā līdz nākamajai tikšanās. Lai skaists pirmais pavasara mēnesis.